Sveicināti! Mums atkal jārunā par pašvaldību budžetiem. Lai arī ir noslēdzies būtisks sarunu posms, ir noslēgts pašvaldību domstarpību un vienošanās protokols, bet es uzsveru vārdu domstarpību, jo par budžetiem vienošanās nav panākta. Jā, ir piešķirti papildus līdzekļi, 7 miljoni eiro nabadzīgākajām pašvaldībām, arī nedaudz naudas deinstitucionalizācijas projektiem, un tomēr tas nav pietiekami. Tādēļ pašvaldības turpina uzstāt, ka ir jāpiešķir papildus līdzekļi. Tādēļ Reģionāla attīstības centra un novada apvienība ir sagatavojusi vēstuli ministru kabinetam un Saeimai ar prasību piešķirt papildus līdzekļus. Šo valdība skatīs trešdien, un es ļoti ceru, ka mēs sadzirdēsim dzirdības ausis. Bet šodien es gribu pastāstīt, kas notiks tad, ja šie papildus līdzekļi netiks piešķirti. Kāda tad ir situācija pēc sarunām un pēc tā, kad ir 7 miljoni papildus dotāciju? Aizvien mums ir ļoti nabadzīgas pašvaldības, kas uz vienu iedzīvotāju saņem salīdzinoši maz naudas. Un šoreiz mēs esam pareiķinājuši tā, lai visi saprastu, uz vienu iedzīvotāju neskatoties no vecuma, cik tad naudas gadā pašvaldība varēs tērēt pakalpojumu sniegšanai. Augšdaugavas novads 869 eiro, Krāslavas novads 879 eiro, Ludza 896 eiro, Rēzeknes novads 896 eiro, Aluksas novads 967 eiro. Salīdzinājumam Mārupe 1431 eiro, Ādaži 1992 eiro, Ropaši 1270 eiro, Ķekava 1262, Rīga 1145. Tātad starp nabadzīgāko pašvaldību un bagātāko starpība uz vienu iedzīvotāju ir 562 eiro. Liekas, varbūt maz, bet ne, tas īstenībā ir ļoti daudz, jo uz 1000 iedzīvotājiem tas jau ir 500 000, uz 10 000 5 miljoni. Tātad nabadzīgākā pašvaldība var tērēt par 5 miljoniem mazāk šiem pašiem pakalpojumiem, kā bagātākā pašvaldība. Un, protams, ir daudzas pašvaldības, kas atrodas pa vidu, bet kurām arī būtiski trūkst līdzekļi. Jāteic, ka tieši nākamā gada budžeta situācija vissarežģītākā ir Augšdaugavā, Prēļos, Balvos, Madonā, Valkā, kur šis līdzekļu reālais samazinājums neļaus sniegt visus pakalpojumus tie, kas ir bijuši līdz šim. Mēs esam rēķinājuši, ka ir diezgan daudz pašvaldību, kur, ja gribētu budžetu sabalansēt, tad uz 2-3 nedēļām jāiztaisa visas institūcijas. Un Balvas un Valkas novadā visticamāk pat veselu mēnesi ir jāiztaisa viss ciet, tad budžetu var sabalansēt. Un tā nav normāla situācija. Tādēļ mēs prasam, lai tomēr piešķirt tiktu papildus līdzekļi, lai tie izmaksu palielinājumi, kas izriet no valsts lēmumiem, tiktu kompensēti, kā arī lai deinstitucionalizācijas projektiem kompensētu vismaz 50%. Tad nākamais gads būtu iedzīvotājiem tāds pats kā šis gads. Tādēļ sarunas vēl ir priekšā, gan valdībā, gan Saeimā.